Smons ar Pinduli piedalījušies pasaules čempionātos. Uzbrucējiem arī tā pieredze ir bijusi salīdzinoši maza. Bet cīņa ir sākusies tumšie formas tērpi. Tātad Latvijas valsts vienībai Austrija gaišajos formas tērpos. Vitoļš no Alborgas. Vitoļam arī sarežģīta bija šī sezona, bet te Vīnols uz vārtiem izdodās Poralērā. Arī Pacis turpat laukuma stūrī. Turpinās duels pie laukuma apmales. Smirnovs, tur skar Ripi pie vārtiem, un tagad Ripi ielido vārtos no distances. Raidīt Ripi vārtu virzienā kaut kur pazudtā iespējams Marekam Mitenam. Tur trajektorijas maiņa bija vārtu priekšā atkārtojumā. Noteikti redzēsim labāk, pa kuru spēlētāju noju Ripa tad trāpīja, vai arī tur bija apzināta pielikšana, bet neveiksmīgi. Te mums divas izējas no zonas. Vienā Rodžers Bukarts pameta laukumu, un otrā mēs netiekam ārā vēlreiz no zonas, un Ripa nonāk mūsu izlases vārtos. Ceturtā maiņa. No labās malas Talērs izdara mētienu pa vārtiem. Atsit Mareks Mitens. Melnauksins ir labi pacīnās aiz vārtiem. Te iespēja mētienam pa vārtiem Skrāstiņam. Odas. Skrāstiņš. No distances mētiens uz pielikšanu. Tagad vēl priekšā viens mētiens. Otra iespēja. Krāstenbergs. Otra iespēja tomēr izpaliek. Skatāmies, kāds tas būs šajā izlases komplektācijā. Jā, specifisks noteikti ir otrais periods, bet zinu taču, un bīstami, un Ripa vārtos. Strauji un ātri Benžamins Nesners, komandas rezultatīvākais spēlētājs Austrijas čempionātā. No šī sasaukuma ir tas, kurš liek punktu. Jā, un vēlreiz pirmā maiņa Austrijai gūst vārtus. Un diezgan ātri, 17 sekundes bija nepieciešams otrajā periodā Austrijai, lai dubultot savu pārsvaru. Pazaudējām. Pilnajā sejas aizsargmāskā spēlē. Šīs dienas hokeja mačā. Teicam tev vārdu priekšu. Lieliski iespēja, un tomēr nesakmējās pielikt punktu Raineram Rulleram. Situācija būtu izrunāta. Un tagad vienatē iespēja aizskriet Austrijai. Māņu manīvers un Mitens atsit pretspēlētāji. Pretspēlētāji nogāž no kājām. Pēc tam atsitot Ripi. Tagad situācija nav noslēgusies. Labi. Labi izdodas pieturēt Ripu Andersonam. Labi piespēle aizsargam un Ripu vārtos! Metiens no zilās līnijas un Ripi ielido vārtos. 1-3 Latvijas samazina rezultātu starpību. Andersons teica, ka gūs vārtus. Jāiemet pirmie un aizies, no rekurā arī ir sacīts darīt. Vārtu priekšā. Pirmām kārtām jau jāatzīmē, tā veiksmīgā cīņa aiz vārtiem. Sākotnēji situācija vispār bija 1-3, un vienatnē viņam izdevās tur izcīnīt Ripu, un te mirkli. Sekos te vēl viena neprecizitāte spēlētājiem noju, un priekš spēcīgs mēdies un nostrādā līdz galam Nesners pirms tam. Jāmēģina dabūt Ripu ārā Latvijas izlasē, to izdodas izdarīt, un te lieliski epizode! Fantastisks moments un realizēts skaitliskais vairākums Latvijas izlasē. Prohorenkovs, vārta autors. Regulārajā sezonā viens vārtu gūms un te uzreiz pirmajā. Latvijas izlases spēlē šajā pavasarī Prohorenkovs tiek pie vārtu gūma. Vārtu gūms arī skaitliskajā vairākumā. Nu te jāsaka, Austrijas izlase pārgalvīgi nospēlē. Tur uzreiz 3 spēlētāji šeit pie laukuma. Krāstenbergs tiek pie Ripas. Piespēle uz vidu. Smirnovs un vārtī! Teicams klaus mēdiens. Tas ir Denis Smirnovs. Un jau 3-3. Ļoti rezultīvs periods. Un Latvijas izlasē izdodas atspēlēt 3 vārtu deficītu. Pie tam spēja to viņi izdarīt diezgan īsā laika posmā. Denis Smirnovs vārtu autors. Vols jau ir atvēsies, gatavs mētienam. Teicot, tālāk tiek mests un arī Ripa tuvi augšējā stūrī. Lielo skaitlisko vairākumu realizē Austrijas valsts vienība. 4-3 Austrijas labā. Ļoti spēcīgs, precīzs metiens izdodas Tāleram, te bez variantiem vispār. Bez variantiem Marekam Mitenam šādā situācijā mēģināja ar ķermeni pēc iespējas vairāk vārtus nosekt. 11-8 tur gan Austrijai pārstārs. Te vārdu priekšā mēģinās Ripa dabūt tur. Pororis brīdi arī pazaudēs, kur Ripa ir palikusi. Ozoliņš ļoti cieši klāpja vārdsargī. Austrieši. Renārs Krāstenbergs.
Krastenbergs aiz muguras. Smirnovs diagonāli teicami un neizdodas metiens. Jau tūkšu vārti. Melnāks tuvāk pie vārtiem, tagad no nērtās. Kājas, žēl netrāp Ripa Vienbergam. Jau mēģinājums kaut kā pabraukt tuvāk uz vārtiem, lai Ripa trāpīt arī Fabās diagonāli. Zem. Pretspēlētāji no Melnākša, tālāk Ripa arī. Caur Smonu, 10 sekundes, laba tāla diagonāli, tagad Prokorenkovs, 6 sekundes, Ozoliņš mēģinies starp kājasargiem un Ripa tomēr tūpat pie tiem arī paliek. 2,9 sekundes. 2,9 sekundes, Jānis Riemetiets jāatrmēties vārtiem neizdodas iemetienā uzvarēt un tas arī ir viss. Tev lasu un laukums stūrī, tiesneši arī iesaistās epizodu nomierināt. Bens Volfs, pat arī Lapīnskis, bet cīņa ir noslēgusies. Latvijas izlase pirmajā pārbaudas spēlē atzīst pretinieku pārākumu. Austrijai panākums ar 4-3.